first of all. Yesterday they finally got the first one win in the highest league. Yeah, that's why everyone there is in a good mood, cheerful, and we need to use this as our advantage today. Helmut, šis ir tev. Ar Dievu meitenes man jādodas, kur kaujas lauki, baltos kaulos lās. Tur arī man būs galva jānoliek, šīs zemes vareniem, lai prieciņš tiek. Ar Dievu meitenes man šķienes man daudz. Un pašiem pirmajiem, ko lodes atdragās, būs rezervēta vieta skolas grāmatās. Ar Dievu meitenes jūs tagad redzat, varoņi kā rodas. O, meitenes, jau piedodiet, man tagad ķeizarām ir jādodas. Ar Dievu meitenes jūs tagad redzat, varoņi kā rodas. Šogad mums pirmo reizi treniņā ir kas? Daniels Pelcis. Čau, Daniel. Čau. Pastāst, kur tu biji visu gadu un kāpēc tikai tagad esi treniņā? Ko tu darīji? Ziemā es spēlēju telpu futbolu. Pēc tam nebija futbola buču. Vajadzēja nopirkt. Gaidīju. Pēc tam bišķiņ tāds atvaļinājums. Tagad es esmu atpakaļ. Labi, klausies, tātad tu biji telpu futbolu spēlēji. Pastāstīji, kā tev tur gāja un kādā komandā tur bija? Tur gāja ļoti slikti. Tāpēc es nolēmu atgriezties. Pagaid, kas slikti tas ir kā? Pagaid. Tu pret Riga FC spēlēji kaut kādā kārtā vai ķelcu? Nu, kaut kādā kārtā spēlēju, jā. Finālā, jā? Zaudējāt Riga FC? Jā. Nopietni finālā? Nu, ne finālā, nē. Tur ceturtdaļfināls bija. Un kā bija varianti? Pret Riga FC nebija varianti. Nopietni? Nav variantu. Labi, kādi rezultāti bija ceturtdaļfinālā? Pret Riga FC, jā. Jā, tur 0-3 un pagarinājumā tur 1-1 kaut kas tāds, ja? Tur varbūt Gandrīz, jā. Davai tā pateiksim. Tā, par ko cepies? Kas ir? Nu, vai ir kartītē vai kartiņā? Nu, Matīts gribēja argumentēt, ka ir kartiņā. Nē, pagaid. Fotokartiņā. Jā, tagad. Jā. Futbolā mēs dodam kartītes, dzeltenās, sarkanās noteikti. Es nezināju, ka ir nav jau vārda kartiņā izrādāt. Kartiņa. Nav tāda vārda kartiņa. Un argumenti, kāpēc tāda vārda nav? Vienkārši nav. Latviešu valodā arī vārds rīls. Nu, nav. Nu, Nu, bet viņš eksistē tā kā. nu, viņš eksistē, jā, nu, protams, bet tas nenozīmē, ka... Kā lai pasaka, labi, rīlu mēs varam pieņemt, storiju mēs varam pieņemt. Nē, rīls ir plustošs video. Plūstošs video. Tāpat kā klaviatūra ir spiedpūgu plakandēls. Okay. Šī gadījumā vienkārši no kartiņa pat nav no kurienes viņam nākt, tam vārdam kā tādam. Vienkārši nav, viņš iegājies. Jo reizēm zinu, ka saka arī to, ka spēlētājs saņem zeltaino karti. Tad viņš ir ceļotājs. 10. datums. Spēlējam pret Riga FC dublieriem un 2 stundas, nē, 2,5
3 stundu pirms spēles gatavojamies spēlē, un vienmēr laicīgi jau uz spēli šiverēties ir ieradusies kas? Baiba no Lauva saules. Jā, šis ir mūsu štābiks, te viņiem stāv lietas, un Baiba klausies jautājumu. Pastāstīja par Lauva saules klientūru spēles dienā. Ko cilvēki pērk, kas pērk, kas ir tā vidēja auditorija? Spēles dienā mēs piedāvājam kā vienmēr alu, kas ir PPK lāgeris. Speciāla recepte. Receptēs, ja man prasa, kas tas tāds ir, es saku, tas ir PPK alus, kura recepte ir atrasta nodegušā laukuma pelnos. Jā. Bet jā, alu ziņā, nē, noteikti tas nav Lauvas alus piedāvājums, tas ir PPK lāgerītis. Nu, un tad paralēli ir ūdeņi, limonādes, kartupeļi, frīdesas. Te ir ļoti labas cenas. Mums vēl sīdrs lejamais uz krāna. Un, starp citu, ar biedra kardi lejamajiem ir atlaide. Ar biedra karti lējumiem atlaida, un ja pērk PPK alus, 50 centi aiziet komandas budžetā. Jā, tieši tā. Un šis ir tas pretinieks, kur mums aizsardzības darbībās visiem kopā jāstrādā kā Šveices pulksteni. Palīdzot un ievērojot disciplīnu. Lai katrs zobrats, kas ir uz laukuma, strādā pareizā virzienā, jo atliek vienam zobratam sāk uz otru pusi griezties. Un viss pulkstenis Nu, Džeki, man 50. spēle. Prieks ar jums būt vienā komandā, prieks spēlēt. Turpinam baudīt. Nu, un šodienas uzvar ir 2 punkti no pirmās vietas, jā? Tā kā uzdevums skaidrs. Futbols! Visi! Spēles plāns nostrādāja. Viss kārtībā, rulējam tālāk 12 kontā. Bet par spēli, nu, jebkurš Holivudas labākais režisors nevarētu uzrakstīt tādu storyline. Visas tās filmas, ko rāda, tur, ko mēs bērnībā esam skatījušies, uz pusi nestāv klāt tam, kas šodien notika šeit. Ja? Ja kādreiz šeit arī būs mums sliktas emocijas, atcerieties, ka tikai šajā vietā var tas, kas šobrīd ir tas kosmos. Paldies jums! Džeki, paldies, Džeki, kā jūs teicu. Prieks ar jums spēlēt kopā, tiešām gods. Ja? Futbols! Futbols! Futbols!
Ilmār, Jā, tu kā persona, kas bija uz soliņa, jā. pastāsti par kas notika. Pirmajā puslaikā viss gāja pēc plāna. Pēc plāna nebija gols, bet viss bija mierīgi. Bet otrajā puslaikā bija normāls trilleris. Gāja karsti pēdējās 20 minūtes. Bija interesanti. Es domāju, ka tie cilvēki, kas neatnāca, daudz ko pazaudēja šodien. Ielaidām vēl sākumā. Tad mēs neiesitām pendeli. Tad bija neizšķirs, vai ne? Tad mēs... Jā, sarkanai, tad sāk bija neizšķirs, dabūja sarkano. Jā, tad bija... Viņi 9 cilvēku sastāvā iesita mums golu. Papildu laikā. Jā, 2-1. Tad mēs 2-2. Nu, tad gāja karsti gāja. Futbols vispirms. Jā. Kas notika tikko, Dominika? Kas notika? Vai ķaisita bumbu? No kā viņš to iemācījās? Tās pa garām un peldēt tā? Skaidrs no manis. Sen nav tā bijis un tā atkal. Treniņš uz precizitāti. Bet par laimi LNK darbinieki ir parūpējušies. Šādiem gadījumiem ir paredzēta laiva piepūšamā. Un ne jau es iešu peldēt pakaļ, jo kaut kur tur aizlidojam. Tas, kurš aiziet garām, tas arī stūrē laivo. Šķūrē, nē, kur laiva dara, kad sēž ar airiem. Airē pakaļ bumbai. Nu, nepareizi aci. Ir, Aleksandrs dabūja bez laivas. Vairētājs. Bija iekšā kaut kur mitrumā vai? Nē. Es visu izricināju, lai viņš ūdenī netiktu. Ļoti daudz bumbas te 4 gadu laikā esam makšķerējuši. Varbūt ieraugi vēl kādu. Jo vēl 2 nedēļas, es domāju, ka vispār neko nevarētu redzēt. Te būs jāvēl tas Māra astronautu kombinizons. Tas ir dzīve. Tas ir futbols, tas ir LNK. Futbols ne tikai prieks. Uzmanīgi. Atslēgas nav točno, ja? Nē, nu točni viņas ir, bet man viņu nav. Paga! Davai! Nē, tikai ne tīklu neturies, tu ko? Paga, nē, Dibana uzliec uz sāna, pamēģina uz sāna šeit uzlikt Dibu. Tur ir asumi. Tur asumi. Šito kā jāmēģina otrādi dabūt. Davai, ejiet, es pabušu šeit. Rītdien... 6 jābūt, ja? Rītdien 6 jābūt, 8 spēlē. Kā reiz tev... Tālu neej prom. Slīdeni. Sparsītu, tu O, ideāli. Uzmanīgi. Šorta. Tev aizķerās? Nē, nav aizķerās. Tas ir kvēsts. Šodien nav prieks man. Bieži futbols man nes prieku, bet šodien ne. Šodien jāizsās arī savukārt Rīgas 8. kārtas spēle. Es tikai gribu atgādināt, mēs esam izbraukumā. Jā. Es tikai gribu atgādināt, mēs esam izbraukumā. Rīga. Īsumā, jā, jautri tur strādāju, šeit esmu, mīlu. Man ļoti svarīgi, lai mani tur nedēļu ar Dāvi neapsmietu, jā. Tas var likties smieklīgi, bet man tas neliekās smieklīgi, jo es neko nevaru izdarīt laukumā. Un otra lieta, gandrīz apdirsām māmiņu dienu. Šodien manam labākajam draugam ir dzimšanas diena, neapdirsam arī to, jā. Jā, mēs pagājušajā spēlē parādījām, ko mēs varam izdarīt. Mums īsti nav nekādu šķēršļu. Mācam visu kopā, baudam futbolu, agresīvi, aktīvi. Jā? Futbols! Davai!
No ko? Kausa izloze. Degu nepacietībā, kas būs, ko dabūsim pretī, bet ko būs jāspēlē. Gribētos kādu foršu izbraukumu uz zemākas līgas komandas mājām. Jā, bet... Līva PPK, un mēs spēlēsim pret Līva PPK, pret. No. Ha! Izcili! Mēs brauksim ciemos, izbraukuma spēle Rīgā. Tobišķi nav jāmaksā pa autobusu, perfekti. Ja nemaldos, Traktoris aizved spēles 49. Vismaz kādreiz aizvadīja. Vai RTU, es nezinu. Bet Traktorā spēlē arī džeki, kas ar basketbolu ļoti saistīti. Ļoti labi, man liekas, super izloze. Spēle Rīgā, izbraukumā pret Traktoru. Forši džeki Traktorā spēlē. Arī daži profesionāli futbolisti, nu jau bijušie, bet būs interesanti. Paldies par uzmanību, tiekamies kausa spēlē izbraukumā pret Traktors. Labi, šodienas episkie stāsti. Viss sākās ar to, ka saprotu, ka Pelcim nav baltās formas. Tu atrisinām, aizvest uz LNK, paņemam no merča vienu formu, aizvest uz komandu LV, apdrukājam. Viss mums ir kārtībā. Aivars vakar iemetis aptauju, ja kādu vēl balto kreklu, dodiet ziņu, klusums. Šodien spēle sākās 9, 6 čatā. Atšukinās Dāstra Pučka ar tekstu, Klaus, zini kā, bet man nav baltā krekla, man nav iedots. 6 vakarā. Labi, ir risinājumi, teorētiski risinājumi. Braukt uz LNK pēc krekla, noliktavā un vest uz komandu apdrukāt, var būt vēl. Bet to nevar izdarīt, jo komanda LV ar savu ploteri un to spiedi un kompi ir LNK sporta parkā. Supernovs spēlē, viss ok. Es saku, tad braukšu uz turieni, paņemšu kreklu un nodrukāsim viņu tur, LNK parkā. Problēma kāda? Supernovai nav melnās krāsas, līdz ar to viņiem melnā plēve nav līdzi. To nevar izdarīt. Labi, es zvanu tālāk tur vienam Kravčenko treniņā, neceļ Strots, neceļ, bet viņš ir spēlējis. Viestarps sazvanu, Rescik dod savu kreklu, Trapučkam vienkārši aizliebēsim uzvārdu, nomainīsim numuru, lai spēlē. Ok, viss kārtībā. Un tad beigās Māris aizbrauc uz LNK, paņēma kreklu, mūsu ofisā nodrukāja, viss ir kārtībā. Viss ir labi. Un šķiroties ar Aivaru, es teicu, tu tikai neaizmirsti to pelču formu, jā? Tikai neaizmirsti. Tu to maisīšu paņem uz spēli līdz. Protams, varbūt uzvelc kājās to šorts jau, lai neaizmirsti. Tad tu smejies par mani, come on, viss būs kārtībā. Atnākam uz spēli, Aivars tāds, Kristīne, to rolleri, es saku, nē, es neesmu rolleri, kas ir? Es to pelču formu mājās aizmirsu. Nu labi, tā gadās. Tagad Aivars sieva ar velosipēdu mums ved stadionu pelču formu. Nu, vienmēr sakot, te ir šodien iet viss pa gaisu, viss ir episki un arī spēle pret Traktoru. Traktoru par respektu, viņiem skaisti rozā stūra karodziņa ir uzraksts Traktors. Bet no laukums šis te ir redzējis labāks laiks, jāsaka tā. Kā arī ļoti maziņš, viņš man liekas pat nestandarts varētu būt, kā šaurs un nu, būs interesanti. Būs interesanti. Nedaudz man pastāstīja par Traktora vēsturi. Tas ir dažādu sporta veidu klubs Traktors. Ja nemaldos, pirmā florbola komanda vai florbolā vai tāla futbolā, nezinu, pirmā komanda ir 2000 gadu sākumā izveidota, bet no futbolā lielajā viņi ir no 2012. gada. Tā kā organizācija ar nopietnu gadu skaitu priekš Latvijas futbola. Tā kā viss cieļi, vīri darās, kā saka, draugi sanāca kopā, uztaisīja komandu un tā tas turās vēl aizvien. Nu, kā būs laukumā, redzēsim, bet šaļiem respekti. Jā, un tā ir pirmā komanda, šķiet, ka pirmā, ar rozā formām Latvijas sportā. Viņi bija pirmie. Jā, bet pie Silītes klāt bija arī Edgars Buds.
Tāpēc tā rozā krāsa neizbrīna. Šautauts Rīgas zaļiem un Edgaram. Davai! Futbols visi! Slavenais kombats sākās! Aiziet, traktor! Pati! Traka spēle, 5-3 uzvar, bet traka spēle man ļoti patika. Čau, pāris vārdu par spēli var. Nu, darījām, ko varējām. Izšķirošs moments bija. Es varēju iesist, būt 4-4. Nu, tā jau mēs jūs uzvarētu. Bet paldies, respektu, šis bija lokatols. Jauks vakars, ļoti jauks vakars. Tviteris un Madars Zvagulis. Madara Latvijas kauns mums ielozēja JFK Ventspils izbraukums. Tavas emocijas. Manas emocijas, par laimi man ir brīvs un es varēšu braukt palīdzēt pieskatīt bērndārzu. Bet jācīnās. Nebūs daudz pieaugušo līdzi. Kristians nebūs. Žiga nebūs. Jurijs nebūs, prezidents nebūs, jācīnās, tavs verdikts. Jā, ar bērndārzu. Jācīnās ar bērndārzu autobusā un ar Ventspilu laukumā. Visiem ir labi zināms, ka ir tāda problēma, kad tu spēlē uz mākslīgajiem laukumiem. Ir šitās te gumijas, un ja ir bumbas baltas, viņas laiku paliek šādas. Bet izrādās, tikko atklāju, ka tad, kad ir lietainā laikā, kur nāc, šitās iedobītas ir stadioniem. Un skaties. Redzi, piemēram, pirms, ja ka tāda dekunāja zīmīta, šeit tāds viss netīrs, ņemam, izrādās, ka šurā tā. Nu, ne jau baigi stipri, jo tad iespējams, ka bumbai kaitē, bet tā paverzē un... Wow! Drusku. Un... Vai kārtīgi. Pirms tam bija normāli vienā vietā. Ir baltāks paliek. Bet... Vienkārši ūdens jau netīrs. Jā, ūdens paliek netīrs. Vai arī var izmantot birstīti, protams. Tas, man liekas, pat labāk. Bet to šādi arī. Bet vēl es tev pateikšu, Aivar, tādu lietu, ka, piemēram, Dobracovs vienā treniņā, kad līja lietus, viņš pateica, tātad šī treniņa galvenais uzdevums ir nomazgāt bumbas. Un ko viņš tajā brīdī darīja? Lika spēlētājiem spēlēt speciāli kā sauc to tehniku? Pa zemi. Dot tikai un vienīgi piespēles pa zemi. Nevis, lai viņa tikai ripo šādi, bet lai viņa tikai taisni. Jā. Pusit, un viņa paklonē to bumbu. Tur ir kaut kāds... Paklonē zemē. Bumba driftēs. Bumba drifto, jā. Bet uz nākamo spēli mums būs spēles bumbas baltas, būs ar birstīti notīrītas. Spēle noslēgusies ar nešķiet rezultātu 0-0. Paldies visiem skatītājiem, futbola līdzjutējiem. Sveiciens visiem šajā skaistajā sestdienā.
Šodien kausa spēle, braucam uz Ventspili. Attiecīgi spēlējam pret Ventspili. Laiks ir ļoti labs. Noskaņojums arī. Spēle, domāju, ka vispār nebūs viegli līgā, jo pret viņiem šozonu vienreiz spēlējām. 2-1 uzvarējām, bet nācās atspēlēties. Daudz jaunu džeki. Daudz skrien, ņemās, cīnās. Attiecīgi būs jāliek tas pats pretī, tikai vēl jaudīgāk. Nu, un bez iekļūšanas nākamajā kārtā mājās nebrauksim. Tā kā skatīsies, kā ies. Baudam, tiekamies Ventspilī. Sūtīgs laiks, ne? Normāls laiks, kā ir. Kur šodien bija pirms spēles? Tagad Ventspilē esi un no kurienes brauc? Es no savu draugu kāzām braucu. Kā ir paņēma kaut kādu, dzirkstošo tur? Kas tur baznīcā bija, ja? Šampaniets, tas tāds simboliskais, bet neko, tas vakaram. Pagaid, tu tad pēc spēles... Es dodos atpakaļ. Kaut kā jau jānosvin, bet komandai vajadzīga palīdzība. Draugs atļauj, tā, Ko draugs nesadusmojās, vēl esat draugi? Vēl esam, bet vai viņš priecīgs bija, es arī neteiktu tā. Viņš nezina, ka futbols vispirms? Pats futbols, man zina, ka futbols vispirms, bet kā sarūktinājums, jo šā vai tā, man jau pašam arī ir sarūktinājums. Visu atgadījumu, bet futbols vispirms, kā jau tu teici, viss. Iet uz laukumu. Vadina, domas pirms spēles. Neko. Būs labi, es domāju. Būs ļoti labi. Es domāju, Korzīs šodien izšaus pēc divas. Vienu labā, vienu kreisā. Ja godīgi es piekrītu. Es domāju, ja godīgi viņš varētu būt. Nē, divi izklausās labi. Jo trīs būtu pa daudz. Tas jau izšaut visu, tā kā uz vienu spēli nevajag arī tā. Tāda interesanta nianses. Spēle jau ir sākusies, bet mēģināju sarunāt ar tiesnešiem, lai nebūtu tās vestītas sarkanās jālāk, jo mums viss pelēk ir un viss, un tiesnesis neļāva. Es saku, labi, bet Ventspils ir. Labi, Ventspilī arī vajag vestītas. Aiziet pie Ventspils tomēr pārliecināja, ka var nevilkt. Atnāca atpakaļ pie mums, var nevilkt vestītas, var sēdēt vispēlēkā. Labi, var sēdēt vēlēkā. Pēc tam atkal pienāk klāt, mūsēji novāk tās vestītas, pēc tam atkal pienāk klāt. Nē, tomēr jāvelk, jo Arķimam ir aizmirsies spēlētājs. Jā, tā kā sēž vestītais. Saits vai lāpšana vai hiperekstenzija. Laba spēle. Grūti spēle. Smaga spēle. Parādījām raksturu. Kāda malacis, beidzot. Ar bučiem? Ne. Kā tu gribi? Nē, tu turētu pēc tam arī svēsies ar bučiem. Pēc Līgos svētkiem pastīsimies, kā tu esi uzēdies. Izstāstīsim mazliet, ko mēs darīsim. Respektīvi, doma tāda, ka mēs savus spēlētājus nosvērsim pirms Līgos svētkiem, un tad viņi iet Līgo garās, brīvdienās, ēdīs. Katrs būtu neēdīs. Marks visticamāk neēdīs. Jā. Un tad nosvērsim pirmajā treniņā uzreiz pēc Līgos svētkiem un pastīsimies, kurš ir profesionāls. Pirms un pēc balva nebūs. Būs otrai treniņā. Es saku 78. 78,7. Visi ir nosvērušies? Tātad visi ir nosvērušies pirms, šobrīd ir kurš datums 19. Jūnijas. Smagākais mums komandā ir Dāvis Pučka, no tiem, kas šodien svērās. Un pats vieglākais ir Roberts Krūms, nepieklājīgi viegls. Nopietni? Tāpēc, kur ir varētu vieglāko un smagāko kopā salikt. Labi. Dāvi, tu zināji, ka Krūms ir visvieglākais komandā? Tikai kaunā. Kā tev liekas, kurš smagākais? Kurš smagākais?
Sniegovs smagākais, kļūdījāmies, jā. Jā, mazliet kļūdījāmies, Dāvis nav smagākais, mūsu anakonda ir smagākais. Jā. Esam atpakaļ no... Jāņem, esam atpakaļ no Līgo un Jāņu datumiem. Kas atceras, mēs svērāmies. Kas atcerās, mēs svērām. Komandas spēlētājs, kur viņu rezultāti P-irms. Gaidam, kad spēlētāji atnāks no džima, trenižera zāles. Svērsimies. Kroči, kas visvairāk pieņēmies, tad tam balva no Aivara. Jā, balva kapteiņa apsēs. Davai. 91 bija. Forza 90, cik bija 92-4, jā? 92-3. Cik bija 73-1? Jā. Wow! Pēteri mīnus 0,3. 4 bija. Juhaidī. Pa kilogramu vairāk. Kilograms 200 vairāk. Labi, Jāņa esat bijuši. Tā, ļoti apzinīga komanda mums, rekuļu fonā. Visi ēda salātus un arbūzus. Atskaitot Bozos Svarzālē bija. Uzbaroja kilogramus. Vai ne? Jā. Nu, un kas mums par otrā vieta godpilnā ir Harkina kungam un trešā Ilenāna kungam 2,2 kg. Tāpēc trešā vieta 2,2 klāt, otrā 2,3 Harkinam un Ozolam plus 5,8. Bet mīnusā mums ir trapučka plus kilo. Šodien salāts. Nezinu, man liekas, viņš izelpoja kārtīgi pirms svešanās. Ir jau sestdienas rīts, ir 20 kaut kādi 5 grādi, ir ļoti silts. Labi, laižu uz gebos pēc glāzēm un tad uz zelēm kā gruzīt ārā. Tā kā rīta ūdens pietiks visiem, te ir 20 kastes, tas ir kaut kādi 200 litri. Garda, negāzēta stelpes ūdens. Tu filmē viņš jautā. Ko? Tas ir mīļākais zinām PPK spēlē. Dūdolfs, Mužnieks, Helmuts. Tev mīļākais spēlētājs? Mīļākais spēlētājs? No Līvona PPK. Kirkju. Saka tavs mīļākais? No Līvona PPK. Mīļākais tas Kirkju. No visiem. Rūģu Mužnieks. Patrik, kas tavs mīļākais spēlētājs? Es nezinu. Mīļākais spēlētājs no Līvona PPK. No Līvona PPK? Jā. Sauitis. Kurš tavs? Rūģu, man Kirkjus. Nu tad man arī. Paldies par to spēli. Viegli nebija. Katrā gadījumā nav tagad jānolaiž rokas, jānolaiž galvas. Nezinu, jākaunās kaut ko vai smagi jāpārdzīvo. Kā es teicu, ģērbtuvē čempionāts pa lielam nav sprints, tas ir maratons. Un svarīgākais, ka pēc šādas spēles, jā, labi, rezultāts nav šodien mums par labu. Bet svarīgākais ir, ka mēs visi esam no laukuma nogājuši ar galvu uz pleciem un gatavi arī nākamnedēļ tikpat svarīgai spēlē. Visi piedalīties un spēlēt. Ja? Tā kā
Tā kā izbaudat atmosfēru un šo spēli vienkārši aizmirstam. Sezona vēl gara, viņi pat vēl nav pusē, tāpēc nav vispār pamats kaut ko nokārt galvu padoties. Kā jums spēle Metā un Līvam PPK? Es ļoti kautrējos, bet man ļoti patīk spēle. Rezultāts varētu būt otrādi, bet ļoti foršas emocijas. Paldies līdzjutējiem. Viņi bija ļoti daudz. Aicinu arī tevi nākamreiz. Tas bija profesionāli viedoklis no malas, un tagad paklausīsimies mazāk profesionāls cilvēks. Klausījās tēva preses konferences. Viss pa ģelu. Ko tu pajautāji? Tātad mēs tikko zaudējām, pārtraucām 17 nezaudēto spēļu sēriju. Pārtraucām viņu pret līgas līderiem FK Meta. Vācamies nost, kur pat vārtu sargs palīdz strādā. Visi strādā. Sporta direktors pārstrādājies, drusku mazāk strādā. Es montēju. Ģenerāla direktors jau montē presi un viss notiek. Tātad, prezident kungs, kas bija, kas notiek? Pārdeva visus... jaunais mečs, starp citu, vairs nav, vairs viņa nav. Zeltenās izpirktas. Tiešām ļoti labi izskatās. Nu, nepatika pirmais puslaiks. Es domāju, nevienam nepatika pirmais puslaiks, kaut kā sabijušies. Nesapratām līdz galam, ko gribam darīt. Un tas tā. Bet kopumā zaudējām spēli labai komandai, varējām labāk, bet ir vēl otrā spēle, tā kā ejam tālāk. Un, Viktor, kā tev? Uz soliņa un no soliņa? Kā saucās, atceries, teicu, tas aicinājums uz spēli, kad galvenais, ka būs karsts, nepārdegt. Atceries? Un te arī tas nokrit visdrīzāk mums vairākiem spēlētājiem, tomēr bija pa liela respekts pretiniekam, un tomēr tas ir ilgadējs flagments Latvijas, un pirmā līgā viņi tikai šogad. Pēc ilgiem gadiem, un tomēr pa liela respekts mums bija pirmā puslaikā, un mēs paši uz laukumu nesapratām pirmā puslaikā, kas mums bija jādara un kā bija jādara. Un labi, ka nebija vēl 0-3 pirmajā. Bet otrajā puslaikā, skaidrs, ka ņemot karstumu, visdrīzāk pretinieks domāja, novadīs spēli mierīgi, mēs tur drusku pārkārtojamies un tomēr tādās spēlēs, kā es teicu, hokejā, kad neiet, tad sākās kaut kāda noraidījuma. Es saku, noraidījums nevajag, bet kādai dzeltenai kartiņai jābūt nevis tur netīra spēle, bet lai ir vairāk kontakta, lai pretinieks nejūtās brīvi, tad guvām savus vārtus, tas deva kaut kādu cerību, bet es domāju, ka meistarībā vienkārši pretinieks mūs šodien pārspēlē. Konstruktīva, argumentēta spēles analīze. Pajautāsim, ko domā Helmuts Saulīts. Es jau runāju. Kā tur ir? Kā tev iet, Helmut, pēc šādas spēles? Stulbi, ka pirmais tas rikušais bija. Tas bija vispār lieki. Vienmēr tās komandas notur, to pirmo golu neielaida, tad viņi sāk panikot kaut ko, bet pa daudz respektējām. Otrajā puslaikā sākām normāli spēlēt. Paši vainīgi, es ceru, otrajā spēlē būs labāk. Un pēdējais super īstais kodolīgais tiešais asais komentārs no Kristiāna par kādu? Ļoti karsti. Ļoti karsti, jā. Tieši tā. Tiekamies, vienkārši kādreiz tiekamies. Tāpatās tur jaunieši pretī, no kā mēs baidamies. Treniņos, tad, kad jāspēlē futbols, mēs visu forši izdevām. Tagad, kad ir spēle, atkal pielikuši biks sasā. Tā kā pabeidzām, ejam uz otro puslaiku ārā un turpinām to pašu intensitāti. Viņi paši sāks kļūdīties, un mums moments sāk parādīties. Veki moment būs.
10. jūlijas, kā teica rādio SVH sporta ziņas tās bija? Anatolijas kaut kādās ziņās. Leģendāra spēle. Laika ziņas tās bija? Jo tas ir laika jautājums, kad šī spēle kļūs leģendāra. Mēs iesildamies pagaidām, Zekai. Mēs pagaidām iesildamies, jā. Vienā no 20 spēlēm mēs varam paņemt punktu varbūt. Vienā no 30. Pagaidām šī būs tikai 4. Tā kā vēl laiks. Jā. Pagaidām mūsu savstarpējās spēlēs ar Riga FC mēs neesam gūši vārtus. Vairāk tikai neesam gūši vārtus. 0-9 vārtu. 0-9 vārtu attiecība, jā. Nav tik liela attiecība kā pret Albertu, bet pret Albertu mēs neesam gūši 5 spēles. Cilvēki mums nezinu daudz, jo jau ir vienādas nopirkuši biļetes 170 kaut kādu pāris cilvēku biļetes par spēles nopirkuši. Jā, lai saprastu kontekstu, iepriekš pārdošanā... Rekords. Jā, tas ir tik daudz, nekad nav iepriekš pārdošanā bijis. 170. Bet mums mainījās, mums šodien bija tā, ka spēles dienā bija 7 eiro un pirms tam 5. Kāpēc? Tāpēc, ka vajag ātro palīdzību šo spēli. Un tas izmaksas aptuveni gandrīz 500 eiro. Izdevumi. Labi. Ātro palīdzību laikam esam atcituši, bet... Vai neesam? Esam, laikam. Labi. Leģendāri. Var jau šī nav parastas spēles, tad bija jau aizgājis uz tiesnešiem. Vajag atnest kaste bumbām, parādīt, viņi pārbaudīs, vai viņas ir normālas bumbas. Nu, 4 no 5 acīm. Adidas būtu 5 no 5. Piekrīt. Nemīžam un balcam. Es jau līksmai, man vienalga kā beigsies golu mēs iestāvam. Svarīgākais pēc šādām spēlēm ir no šīs enerģijas, no šīs pārliecības, ko mēs reāli sajūtām laukumā, ir baroties, nevis iztukšoties. Ja? Tas, ko mēs šodien izdarījām, respekt. Es domāju, ka neviens negaidīja kaut ko tādu, ja, ko mēs esam spējīgi izdarīt. Jā, labi, -1, bez uzads un 1 sarkans kausā vaļa. Nākamgad varēs atpūsties pirmajā kārtā, varbūt pat vairāk, ja? Jā, līdz ceturtfinālam arī varēs atpūsties. Bet vēlreiz, paceltām galvām, presingu, nospiest viņus beigās, ka viņi tur aptaisījušies un samīzušies. Tur nav daudz ko teikt, tas, ko mēs izdarījām. Mēs to izdarījām, ja? Galvas augšā un rulējam tālāk. Paldies jums, Čeki! Futbols! Visiem! Paldies! Es biju vakar džimā. Saka, Pēters tur labi iedeva viņus. 3 kopā dāvi. 3. Jā, paudzē. Neklapēt pēc tās zāles. Tā, mēs neko neuzfilmējām. Riga Marinas spēlē bija ļoti karsts un Vienam sakot, jā, uzvarējām Riga Marinas. Super, noslēdzām pirmo apli ar uzvaru. Kaut kā tā. Žiga aso video. Nenilo gāzies, tā krusa ārpās kaut kas kurā. Es saku, pagad, tas ir kādu, tagad tas ir. Pulkstenis ap 7. Šeit bija tāds gāziens. Jo es skatījos laika prognozi, tā nesolēja. Reizēks tad bija tas, ka gāziens ir šajā laukuma pusē.
Un tur nav? Un tā ir sausa. Ailē, kročā mums nākot spēle pret Skansti, un es domāju, braucot promo, ko taisīt. Hobby horsingu. Man ir, starp citu, tie zirdziņi 5 gabali hobby horsingu. Kaut vai vienu paņems treniņu, vienkārši iefilmēt. Jāpasaka mammai, lai kaut kā atgādā. Pa vienam, lai paņemās tā kā, ķipa hobby horsingu kaut kādu figūru. Klausoties jātnieki, ģenerāldirektori un galvenais treneri un izpilddirektori pussezona. Apus noslēdzies. Kad sajaukt cukuru. Kāds verdikts? Iedodiet verdikts. Verdikts? Jā. Es teiktu, ka necerēti laba sezona. Kaut kur mēs izlīdām, kaut kur mēs dabujām nešķiet, kur vajadzēja uzvarēt. Bet kopsumā ļoti jēdzīga un arī spēle pret nosacītiem līderiem, kas bija pirms sezonas domās, ja Metu un Valmieri. Ja? Nebija bezcerīgi. Bet Metu bija daudz grūtāk, bet pret Valmieru paši sūdu savārijā varēja ņemt punktus. Ja? Vai tā labākā un sliktākā? Kas tā vislabākā atmiņā palika spēle? Pret Rīga 2. Kad mēs bijām spēlējām vairākumā, mēs ielaidām 91. minūtē golu spēlēt vairākumā. 2-1 zaudējām un paspējām izvilkt 3-2. Tur bija emocija, karusels, viss iespējams, un tā, man liekas, ir tāda emocionāli labākā spēle šobrīd. Ok, tev, Madar. Es laikam piekritīšu par to Rīga 2 un neemocionālākā, es teiktu, ka Valmiera, kas tāda, nekas un vēl... Jā, nekas īpaši tur nenotika. Jā. Nekas īpaši nenotika un vēl paši sūdzes attājas tā, ka točs nekas nenotiek. Tāda, jā. Bet kopumā sezona labāka nekā... Pussezona. Pussezona, jā. Pussezona labāka nekā cerējām, gaidījām. Kaut kur augam. Tas bija Madars Zvaguls. Četrus tos vārtiņus uzliksim tur tos. Tos pārdalīs, jā. Tā, galvenais treneri. Galvenais komandas treneri. Par spēlēm. Es teiktu, ka tas pirmais nogrieziens līdz tām pēdējām noslēdzošajām 4 spēlēm gandrīz vai izcili. Labi vācām punktus, labi iesākām, kas iedeva tādu tā kā cerību, ka varētu būt laba sezona. Tas pirmais nogrieziens tiešām. Bišķiņā sāpe ir par neizšķirtu Smiltenē, neizšķirts pret Mārupi, ja, un tie 2 zaudējumi, kas pret Metu un Valmieru. Katrā gadījumā tagad tas mērķis ir 2. aplī tajās spēlēs panākt, lai tas rezultāts ir pozitīvāks mums. Un pārējais no tur līmenī ir. Šodien 31 cilvēks. Klausies, jā, tas bija mans jautājums. Kas un kāpēc ir noticis, ka tas nav normāli? 30 ar kaut ko cilvēki. Tas ir vairāk, jā. Pat nav Ozos, nav un... Iespēdušies šatā bija 25. Es vispār nesaprotu. Ir tas nav normāli. Viena lieta, ko mēs šogad iesākām, ir arī, ka reizi nedēļā mums no jauniešiem, no 2012. gadiem, centīgākiem dodam platformu, kur atnākt sevi notestēt uz lielās komandas fonu un palēnām gatavojam jauno paudzi, kas pēc gadiem 2 varētu jau nomainīt kādu no esošiem spēlētājiem. Ja? Tas ir viens. Jā, labs noskaņojums treniņos ir. Tas pats būtiskākais. Tā kā visi priecīgi, visi darbojās un gatavi sezonas 2. nogriezt un nostartēt vēl labāk kā 1. Bet neviens treniņš nav bijis 20 mazāk cilvēku. Kas tā pa maģiju? Pagājušos jūlijā bija pilnīgā trubā. Mums treniņos bija 12 cilvēki, un ik pa laikam Žiga Māra teica, varbūt nākāk tik bieži uz treniņus, jo nenāk cilvēki, mums nav cilvēki. Ja? Tas ir pagājuši. Kas ir mainījies? Paldies ceļiniekam 01 par motivāciju. Man, starp citu, Kellers aizvakar rakstīja, prasīja trenerā, kad būs. Aizstāsti kontekstu, varbūt cilvēki. Jā, ceļnieks 01 rada motivāciju spēlētājiem. Top 5, kuri ir apmeklējuši visvairāk treniņus pusgadā, tie saņems, teiksim tā, veicināšanas balvu. Tas nav pat tev, stipendiju. Jā, un tad ir cilvēki, kas pat traumēti nāk un skrien apkārt, lai viņi tikai ir treniņā bijuši un darbojas. Tas savā veidā iedod to, jā, un paldies ceļniekam 01. Yep. Tas ir viņa liels nopelns, kur mēs atrodamies šobrīd tabulā. Bet es domāju par sevi, es esmu pārāk slīgs maiti, ja? Uz man tas nešancētu, lai gan varbūt šancētu. Ko tu zini, atgriezt atpakaļ sevi? Jā, tāda loģiski, tad jā. Gads 25 atpakaļ, tad es domāju, ka tas... Tagad es nešancēju, bet tad jā. Ja šāds apmeklējums saglabāsies arī uz sezonas 2. pusē, es nodzīšu matus. Drosmīgs lēmums.
Mums ir jaunums, un tas nav mērķis, bet tas ir jauns spēlētājs. Iepazīstina ar sevi. Kā tu nokļuvi šeit vispār? Es vispār esmu no Ilūgstes, un es piezvanīju Ilūgstes trenerim Aleksandram Varutinskim. Un viņš savukārt uzvanīja Jurijam Žigajevam, un Žigajevs uzvanīja Mārim. Un tā šeit arī nokļuvu. Es pārvācos uz Rīgu, dzīvoju šeit, un tā arī nokļuvu šeit. Ok, bet tu pārvācies no Ilūgstes vai no Rēzeknes, vai tu protams Rēzeknē spēlēji? Es spēlēju Rēzeknē, bet es dzīvoju tobrīd Daugavpilī. Ok, un tu pārvācies tagad dzīvot, mācīties, strādāt, ar ko nodarbojies ar futbolu? Es pagaidām tagad būšu 4. kursā Daugavpils universitātē, kur mācos par fizio. Un tagad arī strādāju Jūrmalā, Vaivaros, arī par fizio. Ok. Un tev piedzīvoja debiju pret Riga Marinešu, izgājis apmēram 10 minūtēm plus mīnus. Jā. Kā tu vērtētu, vispār? Patiesībā neizmirstams moments priekš manis, jo spēlēju daudzos klubos arī virslīgā Daugavpilī, bet tādu atmosfēru piedzīvot kā šeit. Patiesībā līdz asarām nedaudz bija pēc spēles, jo skatoties uz faniem un kliedzot ar viņiem, tas priekš manis bija neizmirstami. Ok, novēlam arī, lai tas nebūs pēdējais mirklis šodien, lai biežāk tā. Jā, paldies. Davai, veiksmi sezonā. Jā, paldies.